jūs mani tik labi pazīstiet? Ne, es tā nevaru, kad es tā augstā. Cik viņi teica? Pārstāvu Ogres novadu. Un kādreiz Ogrē viņš strādāja, un mēs arī kopā sastrādājamies. Tur Ogrē, kā agrāk, tur nebija, pat baznīcas nebija. Bet tagad mēdz teikt, ka Ogrē vairāk latgaļu nekā Latgalē pašā ir. Tagad tur mēs strādājam 3 un 4. Bet tas nekas, viņš braukāja, tur kā 12, 13 draudz. 13, jā. Labs skaitlis. Viņš braukāja visus. Tās braukāja un es visjaunākais esmu, viņam šodien jaunākais. Jā. Paziet, cik viņam kuplim atsalīdzinājumā ar mani, jā? Nu, bet tas Ogra paliek Ogra. Man tas prāves teica, ka apsveikt viņu. Es sveicu. Bet svarīgi, viņš ir vēsturnieks, doktora grāds. Un es dzīvoju Suntažos, bet Suntaži, jūs zināt, ka jau 1923. gadā jau minēt, tur pilsi, ja, tagad vidusskola, un viņu kā tādu vēsturnieku pievilka tas Suntaži, saprotiet? Viņš doktors, un tur kā reizi tāda veca baznīca bija, tur 3 bija baznīcas, tagad uzcēla jaunu. Un viņam ir, ja bukleti jūs skatīsieties, kad tur svētīja baznīcu, viņš tur šiverēja sienas, smērēja. Viņš toreiz svētīja to 1223. gadu baznīcu? Nē, tad varbūt tur nebes. Bet, ja viņš tad tur svētīja ar kardinālu, un iepriekš vēl nebija baznīca nodota, viņš tur kalpoja. Un tad redzēt, tā vēsture viņu satuvoja. Un tad vēl te ir no Suntažiem pārstāvi priekšniece. Un tad Ledvale. Ledvale arī tāda vēstures. Agrāk tāda Ledvale nezināja. Tagad Ledvale tur uzcelta baznīca, viņš arī tur braukā. Un viņu tur ļoti mīla, pilnīgi viņu glāsta, un tur viņš arī... Nestāstiet tālāk, nestāstiet. Cilvēki jūs greizsirdīgi, ko vēl par man padomās? Ļoti maigs un vienmēr smaidīgs, un tā kā šitās abas divas draudzes, viņu stipri mīl, viņš arī bieži pie mums arī atbrauc, un arī ceram, ka viņš arī atbrauks. Un tāpēc es gribu, lai priekšniece pasniegs viņai tās Suntažu draudzes priekšniece, un tie arī visi draudzes locekļi. Ārijas kundze, jūs nesakāt tik labus vārdus kā tēvs Gregors. Es vēl lepns palikšu. Vairāk negribēšu pie jums braukt uz Suntažiem. Nē, es priesteri Andri atceros no tiem laikiem, tad, kad viņš vēl bija seminārā, un kad viņš braukāja no Francišku baznīcas. Tas bija? Jā, tas bija pašā sākuma. Tad tiešām, kad mums Suntažos vēl nebija baznīcas, kad notika visdievkalpojums kultūras namā. Bija. Un bija ļoti jauki, jo tad braucāt jūs, braucāt Solims priesteris, un tad mums bija tiešām ļoti jauki. Bet tagad ir vēl jaukāk. Jums ir jauns priesteris ar kupliem matiem. Tagad? Par to mēs vairs nevaram. Paldies. Un tā arī no Ledmanes draudzes, kā minēju. Viņš arī būvēja baznīcu to, un viņu bieži viņš apciemo Ledmane, kas ir bijuši tur lieli vīri, tas satiks bijušais ministrs vakar bija baznīcā, tur es viņu svētību devu, tad kas to arī pārraida to kolnesāta, tas tur laulājās mūsu baznīcā. Es teicu, kāpēc tu izvēlējies Ledmani no Rīgas? Viņš teica, es kompjuterā paskaties, vistīrākā baznīca, kas ir no koka, netēsta, neapšūta, nekas nav. Un
un var redzēt, tas būvētais, viņš ir, ja? Un tā kā tur tā ledmale... Kur ir? Paskatieties, šeit viņi ir. Tie abi ledmanas būvētāji, kas rūpējās, lai būtu tīra, ekoloģiska, bez konservantiem, kā šodien saka. Tikai lampiņas kaut kur tā pārējais Nu, tad tas ir viss no Ogres novada. Ja es saku, novada... Nav vēl visi? Vēl ir. No kuras tas varētu būt? Es minēšu, man bija 13 draudzes. Mazo zoli, tauru, peķēgums, Ogres gals, Ikšķilē. No Pirsgalē? Nu, nav. Siltāks ir. Tome varētu būt. Tome. Tur, kur tādi zivis audzina. Jā, tur pat metropolīts Aleksandrs brauc pakaļ Tomes zivju audzētavai. Ja viņi slavena no Ulma, pats Ulmans tur bija tālīt šeit. Ienēmēs Tome, mīlam. Paldies. Tas viss no Ogres, viņš strādāja. Jūs arī no Ogres? Klausies. Ļoti patīkams prieks. Ir šādi, jā? Ui. Priesteri no Rīgas domā. No Rīgas domā. Vēl neesat savu draugu nodibinājuši tur babītē. Vajadzētu būt laiks jau. Jūs šeit paliksim? Nu, mūsu gada cilvēkiem tas tā ļoti veselīgi. Izkustēties. Vai cik jau? Taču pašu? Vai te pašu? Pašu bija mūsu vai dienu, vai te... Nu, un jūs no kurienes? Jā. Kā es gribētu apciemot māsu Annu, taču dzīvo. Es gribētu apciemot pārēju. Es nezinu, kad es taisos ciemos. Kopš vecajos sākos un novēs. Jūs paliksim, ja? Es man nesēmēs. Tas viss tas uzsākt. Tas ir misīgai, ja? Paklausīt, ka man jālūdzās cītīgi būs tagad. Paldies. Šitās nejaucē. Paldies. Nu. Ak, tā. Visu pašu Rāzdas kunga, ja? Viņam vārdi ir Savai Stefans. Tā kā jums patīk lidot, tad jums tas palīdzēs. Kas tas var? Tas ir pārsteigums. Jūs esat dēļ, kaut kā tāds. Paklausīs, nē, tas sabatā, kad drīkst pārvieroties. Viņi paliek apakšā pūsti, jo viņi nebrauc, bet pēl. Es arī nevēršu. Es atgriežu uzreiz, kur man jābūt. Jā. Paldies. Paldies. Ko šodien nospēlēs man, jā? Jā. Klājies ir gatavi Paldies. Paldies. Vai tad es tiešām tik nejauks biju? Viņš atceries, ka es uz vienmēr ūdeni laistu, ja? Mamma teica, ka viņas var darīt.
Vai, cik izskatīšana mazliet paldies, Viņa guļošana. Vai, cik tas tāpēc tējas. Jūs palīdzi, vai ne? Jums ir šī maska. Šitai kā maska, ja? Šitai kā. Tā ir tāda varana. Tas dzīvnieks ir varans. Tu varēsi vēl uzlikt. Mēs pielāgosim, ja? Labi, tad mēs tiekamies. Vai. Papa. Jā, šitām nevar pieļūt, jā. Labi. Rītā tad sarunājām. Jā, labi. Kur jaunāk, ne? Kur mazāk? Šitā ir mazāk. Sveiki, Paula! Cik liela ir izaugusi? Paldies.